Pirms gadiem 30 Moskviča ielās bija tik ierasta lieta, ka uzmanību tiem neviens nepievērs. Bet šodien, ieraugot, ka viens aiz otra rindiņā stājas dažādu gadagājumu senie braucamrīki, piestāja teju ik viens. Tik tiešām ir bijuši, jā, vairāk pie tam vēl. Un atceros tos laikus, kādām grūtībām pie viņiem varēja tikt. Ne krāsu varēja izvēlēties. Un cik gadi bija jāgaida, lai rindā stāvētu un dabūtu viņu. Jānis savā Moskvičā šodien tikai pasažieris. Mašīna nodota mazdēla drošajās rokās, kurš ir gatavs to saglabāt vismaz vēl vienai paaudzei. Doma par Moskviča uzturēšanu šādā stāvoklī un saglabāšanu vēl tā, lai būtu bērniem un mazbērniem varbūt ko paskatīties, principā ir mana. Bet, jebkurā gadījumā tā doma, ka tā ir vērtība, to ir potējis vectēvs. Tieši ar šādu mērķi saglabāt pagājušajā gadā iecavnieks Zigmunds Bogdanovičs izveidojis Moskviču īpašnieku klubu, kurā jau apvienojušies vairāki 10 seno spēkratu. Pašam pirmais nonāca jaunībā. Un tad mātei bija, tēvam bija, praktiski visiem radiem bija Moskvičs, un arī pēc tam man palika. Agresīvās metālu lūžuņu reklāmas viņas iznīcina katru dienu vienkārši vējas pārniem. Ja? Tā kā viņi paliek katru dienu mazāk. Pirmais Moskviču salidojums organizēts par godu 412. modeļu Moskvičiem, kam šogad aprit 45. jubileja. Tomēr redzam arī vēl senāki modeļi. Saimnieks stāsta, ka braukt esot vienkārši ekscelenti, un šis auto pat vēl nesot piedzīvojis kapitālo remontu. Apceļot zemgali līdz ar Moskvičiem sabraukuši arī Zaporožets, un lai gan gadi dara savu, ja vienmēr līdzās ir kārtīga darbarīgu kaste un gudri palīgi, pēc minūtēm 10 auto jau atkal sparīgi rūc. Šovakar salidojuma dalībnieku galamērķis ir muzeju nakts Iecevas sporta muzejā, bet jūnijā Moskviči mēros tālo ceļu uz Čehiju, kur notiks Eiropas Moskviču salidojums. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.